Veidojot autostāvvietas, 5% no paredzēto automobīļu stāvvietu skaita ir jāierīko cilvēku ar kustības traucējumiem transporta līdzekļu novietošanai. Katrā stāvvietā ir jābūt vismaz 2 šādiem speciāliem stāvlakumiem. Invalīdu stāvvieta nav vienkārši stāvvieta, kas ir apzīmēta ar šo simbolu, bet gan daudz platāka vieta paredzēta šai stāvvietai, lai cilvēks, kurš pārvietojās ratiņkrēslā, varētu ērti izkāpt no automašīnas. Autovadītājiem ieteicams nenovietot savas automašīnas pārāk tuvu invalīdu stāvvietas robežai, jo arī tas var apgrūtināt izkāpšanu. Ai. Pusstundu, kamēr izgrozamies. Ja cilvēks neapzinās, kāpēc ir domāts invalīdu stāvvietas, viņš parasti savu auto iedzen šajā stāvvietā un novieto viņu tik tuvu blakus otrai mašīnai, kad man šajā gadījumā iespējas izkāpt no automašīnas vai iekāpt viņā vairāk nav. Katra invalīdu autostāvvieta jāaprīko ar vertikāli novietotu speciālo invalīdu autostāvvietas apzīmējumu un attiecīgo piktogrammu uz stāvvietas segumu. Dažkārt invalīdu stāvvietas ir izveidotas tikpat platas kā parastās autostāvvietas. Kā rezultātā mēs redzam, automašīnas ir novietotas ļoti tuvu, un, ja tev nav līdzi šofērs, tu pats no automašīnas ārā izkāpt nevari. Invalīdu autostāvvietā ir jāatrodas maksimāli tuvu ieejai ēkā, ne tālāk kā 25 metri. Bieži sastopamies ar problēmu, kad mēs netiekam augšā uz trotuāriem. Nāks riskēt ar dzīvību, lai tiktu uz trotuāru, jo uzbrauktuvs nav uztaisīts, un tad nāks iet pa braucamo daļu kopā ar automašīnām. Vadītāji ir neizpratnē. Bet kas meklē, tas atrod. Ir izdevies tikt uz trotuāru, tomēr kāds ceļš ir tālāk, tas vēl ir liels jautājums.